Labs rīts! Pēdējā laikā man cilvēki ļoti daudz jautā, kāpēc es peldos ziemā, augstumā, vai tas nav bīstami, kāds ir labums no tā, vai tas ir vispār veselīgi, vai tas ir neveselīgi. Tādēļ šajā video es gribu izstāstīt visu par un ap to. Un šodien man pievienosies viens cilvēks, kas ir vēl trakāks un vēl lielāks augstumīlis nekā es. Aksel, šodien tāds labs silts laiciņš, ne? Jā, es liekas, neesmu īsti tāds apģērbies atbilstošākam. Viši pa karstu. Viši pa karstu, jā. Tātad šodien mēs ar Akselu pastāstīsim 7 iemeslus, kādēļ ir jāpeldās augstā ūdenī. Bet vispirms iesim nopeldēties, vai ne? Jā, aiziet. Nice. Tu vēlies sākumā pastāstīt, kas tu vispār esi. Esmu tāds no sērijas veselības entuziasts, kurš visu kaut kādas lietas meklējis un līdz savā dzīvē iekšā. Nu pats es pats pabeidzu Rīgas Stradiņu universitāti, fizioterapeits, tad man kaut kāda ideja par kustībām, ko vairāk saprotu. Un arī diezgan daudz kaut ko esmu mācījies pašmācības ceļā par uzturu. Wim Hof metoda, jeb šī augstuma metode, tā kā likās vienkārši makes sense, jā. Tas man liekas tas interesantais, ko daudz cilvēku domā, ka tas ir tikai tas augstums, ja? Ka mēs ejam tagad peldēt, mēs tur sevi mokam ar tām ledus dušām vai kaut ko tādu, bet īstenībā interesantākais viņi balstās uz elpošanu. Līdz ar to tad tie labumi no viņa, tas būtu noteikti tas, ka lielai daļai tas izaicinājums nomest lieko svaru. Ja? Šis noteikti palīdzēs, tas samazina šo saucamo balto tauku daudzumu un viņus sāk pārvērst brūnajos taukos, kas īstenībā izmanto enerģiju šos baltos taukus, un līdz ar to tu zaudēsi to lieko, ko tev vienmēr ir gribējies zaudēt. Tas ir pirmkārt noteikti. Kas ir brūnie tauki, tiem, kas nezinu? Brūnie tauki ir tāds tā kā aizsardzības mehānisms mūsu ķermenim. Viņi atrodas ap visiem iekšējiem orgāniem, un ja kādreiz ir dzirdēts, kad mazuļus atrod kaut kur ziemā miskastē, viņi reizēm paliek dzīvi, tā iemesla dēļ, ka viņiem ir, tāpēc mazajiem bērniem ir tādi pufīgāki vaidziņi, ja viņi paši ir tādi pufīgāki, viņiem ir šo brūnē tauku krietni vairāk, bet kā mēs augam, mēs sevi apģērbjam siltās drēbēs, esam siltās telpās, mēs atrofējam šos taukus, un jā, tāpēc ir vērts iet augstajās dušās, vismaz mazgāt rokas augstām dušām, rokām un vispārējā. Cik es saprotu, tikai kaut kāds pāris dienas, pāris nedēļas ejot augstumā, peldoties, tev tie brūnie tauki atkal sāk parādīties. Jā, viņi sāk aktivizēties pie zem 20 grādu laikam, vai kaut kas tāds jau. Tas ir galvenais, jā, jau pats elementārākais, ko tu var izdarīt. Nākamais ir pat tās pašas rokas mazgāt bēsā ūdenī, jā, seju, ķermenis uzreiz sāk, domāt, ok, es negribu nosalt, kā lai es tev aizsargāju. Es arī pamanīju, martā centos norūdīt sevi, staigāju bez jakas, augstās dušās, gāju, peldējos augstumā. Es jūtu, ka palika arvien vieglāk un vieglāk. Jā. Tas nozīmē, ka man ķermenī parādījās brūnie tauki, vai ne? Tas varētu būt viens aspekts. Es domāju, arī liela daļa ir tas, ka tu arī psiholoģiski pierodi pie tā. Jā, jo, man liekas, lielai daļai arī, es nezinu, kā tev pašam ir bijis, bet es esmu daudz reizes staigājis bez krēklā pa Rīgu, un cilvēki vienkārši redzot mani nosaukt. Jā, tā svarīgākā lieta ir tā īstenībā, ka tu esi psiholoģiski gatavs šim visam, ka tu ej tajā augstumā un tu neesi ar domu, ok, es tagad saslimšu, bet īstenībā tu ej, būs viss cool, es īstenībā būšu spēcīgāks pēc šī. Un tad tu arī nesaslimst, un es tā neesmu nereiz saslimts dēļ augstuma. Un tā arī mēs nonākam pie otrā iemesls, kādai ir jāpeldās, uzlabot savu imunitāti. Jā, tieši tā, imunitātes uzlabošana, tas ir, cilvēki domā, es arī mājās padomāju, cilvēki domā, ka viņi var sevi izārstēt ar zālēm. Zāles tev nekad neārstē. Īstenībā zāles vienmēr tavu imunitāti samazina un padara vājāk, jo tad tavā imunitātei nav jāstrādā.
to izdara zāles. Īstenībā, kad mēs liekam savu ķermeni, pakļaujam slimībām, mēs pakļaujam savu ķermeni augstumam, grūtiem apstākļiem, mūsu imunitātei ir jāsāk strādāt. Un viņi paliek aizvien spēcīgāk, un vienā brīdī mēs vairs nespējam saslimt ar praktiski neko. Tad trešā lieta mums ir pārliecība. Kā jau tev obligāti vajadzīga, man liekas, pārliecība tajā, ka tu spēj pagriezt vienkārši augsto kloķi un uzlaist savu virsū augstumu. Bet interesanti ir tas, ka jo vairāk es arī savā dzīvē pamanīju, jo es vairāk eju ar to augstumu, jo man vieglāk ir saņemties darīt grūtas lietas savā dzīvē. Pieiet ar cilvēkiem runāties, tas viss vienkārši paliek vienkāršāk, jo tu esi izgājis skarbiem apstākļiem cauri. Dzīve ir super grūta, lai cilvēki netiek, es domāju, ka ir vienkārši kaut ko sasniegt. Un izskatās reizēm, ka kāds kaut ko vienkārši sasniedz. Nē, ir reāli bijis grūti vienkārši. Tas paliek vieglāk, jo tu vairāk sevi izaicini, jo vairāk tu spēj sasniegt tādā ziņā. Ja tu saņemsies ielikt tāliņģī augstā ūdenī, varbūt tu saņemsies pieiet klātai meitenei, ar kur tu... Jā, tieši tā, noteikti būs vieglāk, ja tu sapratīsi, klausies, es varēju izdarīt kaut ko tādu. Jā, kāpēc es nevaru izdarīt kaut ko tādu. Tad ceturtais ir enerģija. Jā. Kā jau redz, mēs esam abi enerģiski. Mēs esam reāli tāds spridzekļi abi, un mums vienkārši laika ir darbi, un mums tā enerģija tomēr neizsīks, mēs spējam laiku močīt. Viņi ir ātri atjaunojās, ir reizēm viņš ir pietrūkst kādā dienā. Es esmu gulējis šonakt 4 stundas, es nevarēju aizmigt, un šis man iedeva tādu enerģijas būstu. Jā, kad tu ieiet augstumā vai sāc elpot, tu izšauj savā ķermenī adrenalīnu, hormonu, un tas tev vienkārši pielādē. Tas liek tavam ķermenim strādāt no jauna. Jā, es arī endorfīnu, visu tur dopamīns izdalās, un cilvēks kļūst laimīgāks. Jā, noteikti. Jā. Tu tāds hormonu kokteils praktiski izdalās tajā momentā, kad tu elpo, kad tu ej augstumā. Daudz cilvēku domā, ka ielikt ūdeni, tas kaut kas šausmīgs, tas būs, viņi to negrib darīt, bet es esmu redzējis, ka cilvēki to pirmo reizi izdara, viņi pēc tam kļūst tik priecīgi un tik enerģiski, un viņi ir rītīgi priecīgi, ka viņi to ir izdarījuši. Jā, es domāju, ja visi Latvijas spētu pieiet vienkārši augstie ūdeni, tas pesimisms vienkārši tik aizslaucīts tā kā vilnis. Tas ir riktīgi jaudīgi uzlādējošs pasākums. Tad 5. lieta mums ir vienkārši tāds overall health. Ja tev ir kaut kādas, īstenībā smieklīgi ir bijis tas, ka man piemēram, vecmām un visi citi ir teikuši, ka tu saslims, aiziet, kur tomēr vajag iedzert kādu žālu, varbūt tās, lai es savu ķermenim palīdzētu. Un man atbildi ir, nē, es eju augstu. Tagad man nāk virsū iesnas klepus, es vienkārši ārā mīnus grādos skrienu augstajā dušā. Un par brīnumus es nākamajā dienā vesels. Es arī tā, esmu pamanījis to, ka cilvēki jautā, kā tu neesi apslimt, un man bišķi kakls sāp. Tu tāpat iespeldēt. Jā, pēc tam es jūtu, ka ir labāk pēc tam. Jā, tas pats viss asins rite uzlabojās, jā, līdz ar to samazinās īstenībā šis iekaisums, kas ir galvenais, lielāko slimību izraisītājs ir iekaisums. Un tā, kad tu ieej augstumā, tā, kad tu elpo, tu maini šo pH līmeni, tu kļūst vairāk saucamā sārmainā, ja alkalaina vide kļūst tavā ķermenī, kas viss mazina šo iekaisumu un visas tās pašas sirds slimības, astmas un kas vēl visas tās pašas pārējās kroniskās un alerģijas sāka vienkārši pagaist. Un ja tev patiešām ir kaut kādas tādas kroniskas slimības, ļoti iespējams ar elpošanu, ja esi gan drosmīgs arī ar augstumu, tu vari viņus izārstēt. Tad 6. lieta ir mazināsies stress, tu kļūsi mierīgāks, tu vairs neuztrauksies par, eksāmeniem, tu neuztrauksies par skolā kaut kādām atzīmēm, par to, vai ko citi cilvēki par tevi domā, ja? Mēs tagad sēžam veikalā Olimpijā, mēs tur skaļi pļāpājam, mums ir čupa cilvēki apkārt, bet mums diezgan vienalga. Nebija vispār paskatīt. Tieši tā, jā. Mēs vienkārši atnācām, apsēdāmies un aiziet pļāpājam. Ārā bija pārāk liels vējš, tāpēc mēs izdomājām. Jā. 7. lieta. Zinu, vairāk jaunieši skatās un ir tā problēma, ka nāk virsū, protams, pubertāte un visus sejas lec ārā visādi tie. Man ir tāda problēma pašam. Jā, bet es arī esmu piedzīvojis, gājis tam cauri
Un interesantākais ir, kopš es esmu sācis, arī, protams, veselīgāk ēst un arī ar šo augstumu, man seja vispār ir super attīrījusies, praktiski es vairs neko neredzu, nekādas pīnas nemetās ārā. Vienu brīdi arī diezgan traki ar to cīnījos, tad, zinot, augstums arī noteikti ar to palīdz. Ja jums pat ir saucamās psoriāzes, egzēmas un visi šie briesmīgie, tur arī augstums un elpošana palīdz. Es esmu devis saviem klientiem un viņiem arī ir atvieglojies tas, jā, 7 lietas, ko tu iegūsi. Tas pat nav īstenībā viss. Un ir vēl daudz vairāk lietas, ko tu iegūsi, ja tu sāks elpot un sāks iet augstajās dušās, peldēties. Arī pat augstās vanniņas vienkārši darbā samazināt drēbi daudzumu ikdienā. Tas noteikti viss palīdzēs iesākt. Nav uzreiz jādara tik crazy, kā mēs darījām, var pakāpeniski to. Un tas, ko var ieteikt, pašās beigās ir elpošanas vingrinājumi, ar ko var sākt. Pats elementārāks, nav nekas jāsarežģīt. Tu vienkārši dziļi ievelc caur degunu un atbrīvo. Tad dziļi ieelpojam un atbrīvojam. Šādi uztais 30 reizes. Yep. Jā. Un pašās pēdējās 30 reizes tu izpūt un aiztur. Aiztur vismaz uz minūti. Var arī ilgāk vienkārši skaties, vai tavs ķermenis nesāk raustīties. Ja tev gribās baigi ieelpot, tad ieelpo. Bet, līdz minūtē vismaz. Un pašās beigās, kad tu ieelpo un aiztur atkal uz 15-20 sekundēm, un tad viss. Un tas ir viens elpošanas cikls. Vēl bonus tipi, ko es varu pateikt, ir kā vispār uzsākt to visu, kā peldēties. Daudziem cilvēkiem ir attaisnojumi, kādēļ to nedarīt, bet īstenībā tas viss nav nemaz tik sarežģīti. Es, piemēram, es varu aiziet nopeldēties bez dvieļa. Ziemā es vispār peldos bez dvieļa, jo, manuprāt, slaucīšanās tev tikai palēnina ģērbšanās procesu. Tikai nosausti vairāk, un ziemā to slapjumu nemaz nejūt, uzvelc drēbes, un tu esi jau savs, principā. Arī tas, ka nav peldbiks, nav attaisnojums. Šodien es arī gāju bez peldbiksēm. Jā, ja tu ej gar peldvietu garām, pēkšņi saprot, klausies, var aiziet nopeldēties, vienkārši skrien iekšā. Lēc peldēties. Noteikti paņemiet kaut kādu vai paliknīti, ir tādi sēžamie paliknīši, kur pēc tam uzkāp virsū, lai kājas neatsalst, jo kājas un rokas ir ķermeņa daļas, kas salst visvairāk. Tā asins aiziet, lai sasildītu ķermeni prom no rokām un kājām, līdz ar to tās atsalst. Cimdi, man šodien nebija cimdi, kas bija liela kļūda. Paņemiet cimdus, siltas zeķes, vilnas un termoveļu visticamāk arī no. Jā, noteikti. Jā, kaut kāds. Un īstenībā skaties, lai ir viegli apaut, ko uzvilkt, viegls drēbes, ko uzvilkt plats viss, jā, jo tad tajā momentā, kad būsiet tajā augstumā, rokas nejutīsiet, kājas nejutīsiet, jo ķermenis vienkārši domā, kā viņam izdzīvot, un līdz ar to pirkstus īsti nevajag, lai izdzīvot, pēdas arī baigi nevajag, lai izdzīvot, viņam galvenais, lai šeit ir silts, jā, kur visi orgāni. Mēs nemelosim, nav tā, ka tev tā kā mums ir rīktīgi silti to darot, es vien jūtu augstumu rokas un kājas uz salst. Tas ir tas interesantākais. Dzīve īstenībā ir par diskomfortu, jo tu vairāk varēsi ieiet diskomfortā un labprātīgi, jo tu vairāk varēsi sasniegt savā dzīvē. Ne tikai veselībā, bet vispār vienkārši nopelnīt naudu, atrast otro pusīti un vēl visādas brīnumus savā dzīvē izdarīt. Ja tu pieņem savā dzīvē diskomfortu, un šis ir vienkārši veids, kā to sāk darīt. Tā, kā pārējie var tevi atrast, ko tu dari vispār vēl? Jā, mani var atrast visur vienkārši Aksels Cīrulis, Instagrams, Facebooks, YouTubes, meklējiet un atradīsiet noteikti daudz, kas par veselīgo dzīvesveidu, uzturs, treniņu un vēl viss kaut kas. Tu esi kā personīgais treneris? Es esmu personīgais treneris MyFitnessā un F1 klubā, ja gribās pieteikties uz treniņiem, droši raksti. Es arī gribu pieteikties. Man pārliecināja.